Nevienam nav tiesību tev teikt, ko tev darīt. Nevienam nav tiesību tevi kontrolēt. Un ja tā notiek, tad tikai tu esi tajā vainīgs. Tas ir jautājums par robežām. Un varbūt tas ir viens no jautājumiem, kuru varētu sākt izskatīt un sākt padrusciņai nospraust savas robežas. Šo es visu velku kopā ar jautājumu, kā tad sākt un kad sākt kaut kādu sevis izpēti, izzināšanu, transformāciju. To nekad neviens nevar tev pateikt. Tas notiks tajā brīdī, kad tu sajutīsies, ka iepriekšējā dzīve tev neder, ka tev kaut kas ir jāmaina, ka tev kaut kas neapmierina, un tad, kad tu sapratīsi, ka tas varbūt patiešām ir tevī, sakne ir tevī, jo pat ja tev ir sliktas attiecības ar apkārtējiem, izmainīsies tu, izmainīsies arī attiecības. Tas ir tas, nav jāmaina pasaule, ir jāmaina pašam sevi. Tiešām tā tas arī ir. Lai arī tas izklausās tā, neiedziļinoties, tas izklausās tā nevisai, bet tā tas arī tiešām ir. Tā kā, un tad būtībā ir tā, ka tu vari izvēlēties, sākt interesēties par sevi, par savu iekšējo pasauli, par savām pārliecībām, par savām robežām, beidzot viņas varētu sākt atpazīt. Un patiesībā varētu sākt no savu sajūtu atpazīšanas. Ir tāds sajūtu riņķis, emociju riņķis, un varat pameklēt internetā. Es, teiksim, emociju riņķi izdrukāju un pieliku pie sienas, jo, teiksim, es arī nefiksēju visas emocijas. Es pat nezināju visas nosaukt vārdos. Vai tu jūties tagad vīlies vai dusmīgs? Vai, vienalga kas, ja? Ir daudz nosaukumu, un katram nosaukumam atbilst īpaša, specifiska emocija. Ar to varbūt varētu sākt, bet nekad neviens tev nevarēs pateikt, vai tev sākt lasīt grāmatas, vai tev sākt skatīties video, vai iet uz kursiem, vai iet uz konsultāciju pie speciālista. Tas tev ir jāsajūt pašam, un tikai tad, kad tu to sajutīsi, tad arī tu to vari darīt. Jo, piemēram, princips tāds, ja cits man samaksā par manu vizīti, nevajag iet, nebūs jēga. Tev pašam ir jāzina, tev pašam ir jāsamaksā, jo tad tu iesaisties. Visu labu!